Jā. Sveiki, sveiki. Es ceru, ka visiem šodien ir jauka diena. Tiešām reku saulīt spīd. Un es kā ledlauzs atkal jācer būs āliņas. Un tāds filozofisks pārdoms mums te ar mazo dēlu pastaigājoties. Pirmkārt, man tāds sajūta, ka es brīžiem esmu tāds vācu pensionārs. Kāpēc vācu pensionārs? Nezinu. Kurš tikai stāv pie plīts, cep un vāra un švorē. Un protams, pieskat un vāc bērns. Tas jau nav slikti, tas tikai stāsts savas sajūtas. Bet janvārs ir tāds mazliet tukšāks mēnesis koncertiem un vadīšanām un tā tālāk. Bet viss jau notiek procesā. Mēs daudz projektu ir iesākt un kas būs pavasarī un tā. Un tad vēl viena tāda sajūta, kad aizbrauc uz pilsētu no saviem piepilsētas laukiem, kur te tad tāda sajūta, ka uz mani skatās tā kā uz tādu, bet varbūt tā ir tikai man ilūzija, ka uz mani skatās tā kā tādu eksperimentālo trusīti. Tas čalis izdzīvos vai neizdzīvos? Ne, nu patiešām. Taču tomēr tā dzer. Un alimenti jāmaksā, un šķīries, un daudz bērnu. Kā viņam iet? Tāds eksperiments. Un vēl dzīves. Tāds pārbaudas laiks vēl nav beidzies. Jā. Varbūt, ka tās tikai man saka pārdomas. Es varbūt būšu neprecīzi, bet man liekas, ka Edītē Piafai, uz Edītes Piafas pēdējiem koncertiem ļaudis nāca tikai tāpēc, lai jādēliņ. Jā, čau. Lai redzētu, vai viņi nostāvēs kājās vai nē. Nu labi, tās tādas ziemiskas, foršiskas pārdomas. Un tā kā nē, turamies, viss jau notiek un notiksies. Galvenais jau, lai tu pats nepazaudētu savu mērķi un iet uz to un censtos. Viss jau būs labi, gan jau ne tādu laiku vien pārdzīvot. Man ir stipra ģimene. Man mīļotie ļaudis, man draugi, tā kā viss notiek. Labi, uz tikšanos. Tāds mazs meditācijas pārdomas, lai jums jauks vakars. Iesim, ka gatavot sautējumu un lauzīsim ledu. Lai jums forši jauka diena. Viss notiek. Ejam tālāk.